Es esmu Ledu ielu uz tur pie Stokmana, kur kanā mēs tur Edvīnu. Teicu, tur atkusnis, jā, lai tur stāst, ko grib. Un Jānis bija atradzis bērniņos svina pulveri, un viņš gribēja pamēģināt, kā ir, kad viņi ieber uguni. Tur nākamajā brīdī viņš jau bļāva, krita zemē, viņu tur apdzēs un ievelk istabā. Bet sniegs bija ļoti daudz sasniedzis, un es metu no jumta salto. Un tad tur bija ledus īstenībā, un kad es metu, es nokritu, un tad man aizstās ļoti ātri elpa. Braukāju ar ūdens moci, ar tā piepušamo matricējas mugrē. Un mani vilka, un tur bija pontons priekšā, un tieši es ar kāju ietriecos tajā pontonā. Arī Lietu un negaisā glābēji turpina meklēt vakara Buļļupes un Lielupes satekā noslīkušo laivotāju. Autovadītājs pat neapstājās, lielā ātrumā no notikuma vietas aizbēga. 5-gadīgais puika kopā ar māmu drošā solī šķērsoja gājēju pāreju, bet jau nākamajā mirklī atsitās pret ķiršsarkanu BMW. Mazdārziņa ciematā Olēnē šorīt kādā pirca ēkā atrasti 3 jauniešu līķi bez redzamām vardarbības pazīmēm. 6 gadus vecais zēns ar māsu ledu ielūza vakar vietā, kur ezerā ietek upīte. Māsu, kas vēl turējās virs ūdens, izvilka. Zēnu nepaguva. Katru dienu desmitiem bērnu gūst traumas, barā un vientulībā. Pētot pasauli vai pierādot sevi draugu priekšā. Apdedzinoties, nevietā šķērsojot ielu, uz galvas lecot neiepazītā peldvietā. Daudzas no šīm nelaimēm varēja nenotikt. Tās radušās pašu bērnu un jauniešu izraisītās bīstamās situācijās. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Zvanot uz šo numuru, operators tālāk savienos ar tev vajadzīgo dienestu, ātro palīdzību, ugunsdzēsējiem vai citu dienestu. Transformatoru apakšstācijai pie Slokas pamatskolas tika uzlauztas durvis. Diemžēl neviens par to nepaziņoja Latvenergo darbiniekiem. Tas 13 gadus vecajam Artūram gandrīz maksāja dzīvību. Ziņkārs Dzīts puika ielīd paskatīties, kā strādā elektrības skapis, bet nākot ārā, viņš pieskārās strāvai. Apdulis. Sāpēja, bet nebija spējīgs paraudāt neko. Kā transā apmēram. Bet it kā visu atceros. Nelikās, ka stundu gulēju uz zemes. Pēc tam sāku kustēties, bļauju, neviens nenāca, sāku stresot. Pēc tam centos piecelties, piecēlos un domāju, ka es nevarēšu paiet un apgāzos atkal speciāli. Pēc tam sāku rāpot līdz pat tām grantīm, kas tur bija pa to saknēm visām. Un pēc tam tikai piecēlos. Tāpēc, ka man ceļi sāka spiest piecēlos pie vārtiņiem tur un iegāja pateica, lai izsauc ātros. Gulēja, acis šitāds. Šoka stāvoklī vēl. Un tad tos 2200 izlētat ar sevi. Man teica, varēja palikt tikai Čībiņas labāk tagad. Ka es prasīju, kas tas tāds ir, jo es neaptaru, kas 200 voltus iesit. Tā ir jau sāpīgi, un 2000 es nestādos priekšā, kādas tur sāpes ir bijušas. Artūram paveicies. Pēc tik spēcīga elektrības trieciena viņš ticis cauri ar salīdzinoši nelielām sekām. 3 operācijām, amputētu kājas pirkstu, pārstādītu ādu un rētām. Tās ir acīm redzamās sekas, bet šoks, ar ko viņš samaksāja par ziņkāri, ir neaizmirstams. Visu patīk darīt, apskatīt. Tagad vairāk ne. Tagad man nepārāk patīk visu apskatīt. Vairāks negribu. Man jau paskatoties vienu uz tiem transformatoriem slikti metās.
Pusauģi elektrotraumas visbiežāk gūst ielienot transformatoru apakšstacijās, lietojot bojātas elektroierīces vai tuvojoties elektrības vadiem, laižot pūķi vai kāpjot kokos. Visos gadījumos sekas var būt traģiskas. Arī šo zēnu sauc Artūrs, un arī viņš kādu dienu nonāca nelaimē. Nejauši pagalmā daudzoties ar sētas puikām. Kad Artūrs uzkāpa kokā, viņš pamanīja, ka līdzās zaram stiepjas elektrības vadi. Viņu pārņēma kārdinājums pastiept roku un pieskarties tiem. Man sāk tā. Es tā redzu un attēls kā raustās. Es neko nevarēju pateikt un paelpot nevarēju. Beidz elpot, muskuļi saraujas tā. Un tad attēls tā sāk raustīties kā televīzors, kad dantēna. Drošības stundās skolā Artūrs bija dzirdējis, ka ar elektrību jābūt piesardzīgam, taču viņš īpaši neklausījās, jo domāja, ka nekad nenonāks bīstamā situācijā. Tagad viņš ir pārliecināts, šādas drošības stundas ir ārkārtīgi svarīgas, jo bērni ir ļoti neapdomīgi. Man liekas, ka tā ir ziņkāra. Es, piemēram, gribēju zināt, kas notiks, bet tagad es zinu. Jā, es tikai arī nemaz negribu atcerēties neko. Tad atceros vienalga. Artūru izglāba kaimiņu puika. Mārtiņš uzrāpās kokā un aiz drēbēm atrāva Artūru no elektrības. Sniedzot palīdzību elektrotraumu gadījumos, jābūt ļoti apdomīgam. Citādi nelaime var notikt ar pašu glābēju. Pirmā palīdzība jums ir aizdomas par elektroapdegumu. Jūs nevarat tā skriet klāt un raut viņu uzreiz nost no tā, jo tad tas loks var turpināties straujas ceļš caur jums arī. Papriekš jāpārliecinās, vai tas ir atvienots strāvas avots, un tad ir ar kaut ko elektrību nevadoši jāmēģina nodabūt no tā visu nost kaut kādu koku plastikātu, bet nevis pašam drāsties un ņemties. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Asnāte ir parasta meitene, taču viņas pieredze ir ļoti īpaša. Viņas spēja rīkoties ātri, reiz izglābt gan pašu, gan viņas ģimeni. Kāda agra pavasara dienā, pieskatot mazo, dažus mēnešus veco māsu, Asnāte pamanīja, ka māsa izskatās kā zaudējusi samaņu. Viņa pasauca mammu, un kamēr mamma turēja mazo uz rokām, Asnāte metās pie telefona meklēt palīdzību. Es vēl šodien atceros, ka tā bija pirmā reize, kad zvanīja ātrajā palīdzībā, un man liekas, ka viņi tiem uzdod tik drausmīgi daudz jautājumus, ka man liekas, beidziet man jautāt, brauciet ātrāk šurp. Nu jā, un tad vienā brīdī es jūtu, ka man pašai paliek slikti, un es zinu, ka man tajā brīdī bija doma, ka tas ir tāpēc, ka es tik šausmīgi satraucos par to ieviņu, ka tāpēc man tā kā paliek slikti, un tad vienā brīdī bilde pazuda. Un savukārt, mamma tad attiecīgi nokrita pati pēdējā, un savukārt gulēja visilgāk bezsamaņā. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka Asnātes ģimene saindējās ar tvana gāzi. Tā ir ļoti bīstama. Tvana gāze var rasties nepilnīgi sadegota malkai, dabas gāzei un šķidrinātai gāzei. Tas notiek nepietiekošas ventilācijas apstākļos, ja degšanas vietai nepiekļūst skābeklis. Tad kopā ar dūmiem rodas tvana gāze. Saindējoties ar tvana gāzi, cilvēks iet bojā, tāpēc, ka asinīm nepietiek skābekļa. Un tāpēc iestājās skābekļa bats un viņš vienkārši mirst. Tāpēc, ka tvana gāzē ir tāda īpašība, ka viņi piesaista hemoglobīnu, kas apgādā principā cilvēku ar šo te skābekli. Un smadzenes ir pirmās, kas ilž šo te atšķirību, viņas atslēdzās un tālāk cilvēks jau vairs sev nekontrolē un iet bojā, ja viņam neviens nepalīdz. Šai gāzei nav smaržas, tādēļ cietušais nesaprot, kādēļ jūtas arvien sliktāk, kādēļ sāp un reibst galva, kādēļ ir slikta dūša un trūkst elpas. Tad iestājas bezsamaņa. Saindēšanās ar tvana gāzi notiek ļoti ātri. Tas, kā Asnāte paguva izsaukt palīdzību pirms samaņas zuduma, izglāba dzīvību viņai, viņas māsai un mammai. Latvijas gāzes avārijas dienas darbinieki ir tie cilvēki, kas dodas uz avārijas vietām, lai novērstu gāzes noplūdes. Viņu pieredze liecina, ka bērni neapzinās, kādas sekas var būt vieglprātīgai rīcībai ar gāzi. Bērni atstāti savā vaļā mēģina gāzi aizdedzināt, viņiem neiznāk kaut kas.
Viņi pameta visu, viņi spēlējās, sildās, žāvēja kaut kādas mantas, veic visādus eksperimentus. Tāda pašdarbība ir ļoti, ļoti bīstama. Pirmais, pats bīstamākais no gāzes viedokļa, kad nav liesmas, ir šī te gāzes koncentrācija, un pēc tam ir sprādziens, kad parādās dzirkstele vai vēl kaut kas. Un otrs, protams, bērns pats var arī iegūt apdegumus, kaut kādu uguns iespaidā. Katru dienu Latvijas gāzes avārijas dienests uzklausa vairāk nekā 100 zvanu. Nereti starp īstiem palīdzību meklējumiem atskan vilktus zvani, kad bērni īsinot laiku ar izdomātiem maldiem traucē avārijas dienesta darbu. Šiem draiskuļiem jāapzinās, ka šādi joki var aizkavēt palīdzības sniegšanu tiem, kam tā tiešām vajadzīga. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Visas bērnu rotaļas uz dzelzceļa ir ļoti bīstamas. Arī ziņkāri uzzināt, kāds izskatās akmens vai pudeles korķis, kad tam pāri po nebeidzami garš vilciena sastāvs. Var notikt avārija ļoti smaga. Vilciens var noiet no sliedēm ar visām tālākajošajām sekām. Jo jebkurš cits priekšmets atrodoties sliedēm var izraisīt vienkārši neprognozējamas sekas. Tas traucē normālai kustībai, normālai ritekļu saskarē ar sliedēm. Un ir jau bijuši gadījumi, kad tiešām vilcieni noiet no sliedēm un ar lielu ātrumu noiet. Sekas paši saprotiet, kādas ir sekas. Cilvēku upuri. Juris Miglāns uz dzelzceļa strādā gandrīz 30 gadu. Viņš piedzīvojis visu, ar ko vilcienu vadītājs var sastapties. Arī ļaundaru mestu akmeni. Braucot ar ātrumu 100 km/h, kādu vakaru šķīda lokomotīvas stikli. Lidoja lauskas. Jura palīgs šokā nokrita zemē. Viņam šis reizes beidzās slimnīcā. Akmeņu mešana uz vilcienu ir krimināli sodāma rīcība. Tā var izraisīt nāvējošas sekas. Metot akmeni, tu pakļaut ciešanām nevainīgu cilvēku. Un varbūt vagonā, kura stikli tūlīt šķīdīs, brauc tava māte vai tēvs, brālis vai draugs. Katru gadu desmitiem cilvēku, arī bērni, cieš smagas traumas uz dzelzceļa. Viņi šķērso sliedes neatļautās vietās vai riskē skrienot pār sliedēm braucošu vilcienu priekšā. Vilciena bremzēšanas ceļš ir 400 līdz 700 metru. Ja cilvēks izskrien tuvu vilcienu priekšā, to apturēt nav iespējams. Skaļā taura, krāns, gaisa šņās no bremzes krāna, tas viss. Tas tādā vienā kopumā aiziet vienkārši tā situācija, pazūd tā laika izjūta. Un tagad gaidi to, ja paspēs viņš pāriet vai nepaspēs. Ja, un nepaspēja dzird tikai to tādu dobļoto troksni, kad ķermenis atsitās pret to virsbūves priekšu vai sāniem. Un viss apstājies, vēl gaisa no mašīnas krāna izlādējās. Un stāv to brīdi, ja, šoks. Nākamā rīcība, jā, ziņot, centies mobilizēt, ziņot dispečeram. Un tagad jādodās skatīties, jā, kas tad ir labākā gadījumā, kad ieraudzīt to, kad būtu viņš traumēts, jā, kad ieraug to cilvēku masu ķermeni, jā, kas ir pārvērtusies kaut kādā bezveidīgā masā, jā. Tas ir smagi, jā, un pie tā nevar pierast. Daži no mūsu varoņiem sārstēs pušumus, noņems ģipsi un atkal būs tikpat vieglprātīgi. Citi nekad vairs nepārkāps robežu, aiz kuras apdraud sevi. Katru dienu desmitiem bērnu un jauniešu gūst traumas. Tas notiks arī šodien. Bet daudzas no šīm traumām var nenotikt, ja vien mācēsi atpazīt bīstamas situācijas. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Sirsnīgi pateicamies par atbalstu filmas pārraidē. Garkaunas novada pašvaldībai, akcijas-sabiedrībai Rīgas starptautiskā autoosta, akcijas-sabiedrībai Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, SIA CVS, SIA EK eksports un zemnieku saimniecībai Kalna Vēveri.
Thank you.